Tieši redzēt to atšķirību, vai varbūt līdzīgos lidojumus, kāds lai izvērtē pats starp, teiksim, bronzas medaļas vai varbūt sudraba medaļas ieguvējiem un pašiem sacensību līderiem. Tātad pašreizējie pārliecinošie sacensību līderi Tatjana Volsožara un Maksims Trankovs. Atgādināšu, ka viņi pirmo reizi šādā sastāvā startē Eiropas čempionātā, jo pērn Eiropā nestartēja, jo vēl nebija beidzies karantīnas laiks partnerei pēc starta Ukrainā. Proti, Ukraina viņi pārstāvēja Vankūveras olimpiskajās spēlēs, bet pasaules čempionātā pāris nostartēja tiešām visnotaļ atzīstam izcīnot 2. vietu. Šobrīd ir ļoti labas izredzes, nestartējot Vācijas un vēl vienam Krievijas pārim izcīnīt zeltu. Redzam gan oriģinālu pozu, gan arī ļoti skaisti mākslinieciski tērpi. Diezgan asi uzdūrās partneru uz ledus. Varētu būt, ka tur mazliet, bet nepiegriezts tomēr 3 apgriezienu salkaus.
Jā, ļoti piesātināta programma un labi nostrādāt tieši mākslinieciskā izteiksmē. Redzējām reāli šo te deju, ir skaidrs un saprotams gan tērpu aranžējums, gan arī kas notiek uz ledus, ir saprotams tās emocionālās līknes, gan tāds maigāks moments un agresīvāks moments, tiešām lielisks pāris. Bija šorien, redzējām vairākas tādas jūtamas kļūdas, īpaši pēdējā pacēlienā, kad faktiski ar maksimālu gribas spēku piepūli tomēr izvilka šo te pacēlienu un nenometa partneri. Tāpat arī redzējām, ka tomēr viss lagā nebija arī ar izmetieniem, bija gan šī te lieliskā lidojuma trajektorija, gan arī augstums, bet piezemēšanās varētu būt arī precīzāks, īpaši pirmajā. Bet kopumā viennozīmīgi nekāda īsta šauba nav. Tas dotajā sacensību momentā ir līderu pāris un diez vai kāds Eiropas čempionātā spēks viņam aizsteigties garām. Tad bija tā jāpieļauj pietiekami rupjas kļūdas un pietiekami daudz un arī jāizpild krietni zemākā tehniskajā līmenī. Bet kopumā tiešām lielisks pāris un redzējām, šeit bija tā savstarpējā saspēle. Pametiens viennozīmīgi vairāk kā metru virs partneru galvas, lieliskā ātrumā pāri visam laukumam izpildīts. Šeit gan partnerei mazliet misējās kāju maiņas laikā, nenocentrēja pirueti un uz kreisās kājas jau tālāk bija jūtams atšķirības partneru un partneres lidojumā. Šeit atļāvās mums parādīt to neprecīzo piezemēšanos un te arī redzēsim šo te pirueta, nevis pirueta, bet pacēlienu, kad partners jūtams sabremzējās. Nevis pātri, bet uzkrīt vienkārši tas arī bija pātri. Labi, ļoti delikāti izteicies, bet labi. Ātrs pieņemšanas variants. Tā tas bija. Bet es domāju, tiešām jāņem vērā arī viņam diezgan liela rezerva bija pretecībā pret otro vietu. Bet arī ļoti sarežģīta programma. Protams, arī tas daudz ko nosaka. Jo skaidrs, ka mēs jau teicām, ka jo sarežģītāk programma, jo iespējas kļūdīties teorētiski ir vairāk. Un arī viņi grūtāk izpildīt. Lai būtu līderi, viņiem jāsavāc 99 punkti. Viņu rekords ir 140, ko viņi sasniedza Grand Prix finālā. Cerēsimies, Grand Prix finālā viņi nedaudz tikai niegties zaudēja vāciešiem Savčenko un Šalkoviem, kuri nestartē šajā Eiropas čempionātā, kā jau minējām. Tik daudz nebūs 137, mazāk nekā Grand Prix finālā, bet var diezgan droši prognozēt, ka zelta medaļai ar to pilnīgi pietiks. 210 punkti, visnotaļ cienījama summa. Viņam ir bijis Grand Prix finālā 200.